Šupratu nozīmē strēlnieka zīmē tātad šeit viņi atrodas neitrālajā pozīcijā un, teiksim, tiem cilvēkiem, kam ir tāda kombinācija, jā, tad attiecīgi viņiem tiek dotas dzīvē tāda iespēja iegūt zināšanas gan materiālajā, gan garīgajā pasaulē. Un viņi arī tiecās tā kā uz filozofiskiem dabas jautājumiem izzināšanai, jā. Un parasti tiek uzskatīts, ka šie cilvēki var būt, piemēram, Venēra strēlniekā un ir pirmajā mājā, jā, tad attiecīgi cilvēks var būt garā auguma, ļoti skaists, jā, un attiecīgi var būt, atceramies, ka ja šukra ir pirmajā mājā, tad cilvēkam arī vienmēr 99% parasti ir arī okaini mati. Dabas doti, jā, šie cilvēki dzīves laikā dzīvo komfortā, ir ļoti labi izglītoti, viņus ciena apkārtējie, un klasiskie teksti parasti min, kad šie cilvēki ir ļoti laimīgi tieši ģimenes dzīvē, bagāti, sabiedrībā viņiem ir attiecīgs sociālais slānis, jā, iedalīts, attiecīgi viņi tajā sociālajā slānī ieņem augstu sabiedrības vietu, jā. Tad, tādā veidā, teiksim, šukrai atrasties strēlnieka zīmē ir diezgan labi. Jā, tā kā pēc šiem apzīmējumiem cilvēks diezgan augstus mērķus var sasniegt, jā, attiecīgi viņš arī ir sabiedrībā ļoti atpazīstama persona. Dzīves laikā var kļūt. Ja, piemēram, tas ir saistīts ar 10. māju, kā mēs zinām, tā ir karjeras māja, jā, atpazīstamības māja, sociālais status, tad pilnīgi noteikti cilvēks var iegūt diezgan augstu atpazīstamību sabiedrībā.